Mēs sākam adīt kaklu ar V veida kakla izgriezumu un ar rūpnīcas cilpu komplektu. Lai izveidotu rūpnīcas cilpu komplektu, mums ir vajadzīgas šīs mazās adāmadatas. Es ņemu 5 adāmadatas darbam un mēs parastajā veidā ierakstīsim papildu diegu, kas mums vēlāk nebūs vajadzīgs, nepieciešamo cilpu skaitu mūsējām. Puspielikumu veidoju parastajā veidā, šādi ņemu diegu. Šādi saviju pirmo cilpu un adām nepieciešamo cilpu skaitu kaklam. Adām paši, adām. Šis būs uz pusi mazāks cilpu skaits nekā nepieciešams kaklam, jo tagad palielināsim cilpu skaitu uz pusi. Ņemam šo cilpu un te liekam cilpu. Šeit un te liekam cilpu šeit. Šeit sākas mūsu adīšanas sākums. Šeit iesaku sasiet šos galus. Šajā versijā tas mums der, jo mēs ņemsim šo papildu diegu no mūsu adījuma un nogriezīsim galus, jo tie mums traucēs. Un tad ņemam darbā galveno diegu un turpinām adīt. Mums jāadīt 3 rindas ar kreilajām cilpām ar kreilajām dūrienām. Šādi mēs vienkārši adām 3 rindas aplī, šī ir pirmā. Otrā un trešā rinda ar čalām cilpām. Mēs adām šādi, tā tam vajadzētu izrādīties jums. Un tad mēs kopā ar jums veidosim kakla izgriezumu, mēs turpinām adīt. Mēs izgatavojam šādu rūpnīcas komplektu, elastīgo joslu komplektu, pa vienam, un tad es parādīšu, kā uzņemt šīs cilpas un palielināt tās par 2. Mēs to darām 3 čalām cilpu rindas aplī. 3 rindas, šī ir pirmā cilpa, pakārt šeit marķieri, un šeit es sasēju, šeit, redziet. Es ievietoju marķieri, jo man būs neērti jums parādīt. Jums tas ir jāpakārt šeit, un jūs redzat. Šeit ir mūsu pavadiens, un šeit ir mūsu sākums, un tagad mēs pacelsim cilpas kopā ar jums. Caur vienu. Es ņemu papildu adāmadatu šim nolūkam, man tas ir ērtāk. Ja jums ir ērti turpināt strādāt ar šīm adāmadatām, varat turpināt darbu, ko mēs tagad darām. Mēs adām pirmo čalām cilpu un nākamo. Šeit mums ir šī nākamā cilpa. Mēs to paceļam šādi. Uzkarinām uz adāmadatas un adām ar priekšējo cilpu. Šādi, tad adām kreilisko dūrienu. Un nākamā, lūk. Atkal ir priekšējā cilpa, un šādi mēs adām. Mums ir cilpas pēc kārtas, mēs varam sākt. Kreiliskā dūriena cilpa, adīt to, un šeit mēs to paceļam. Jūs varat ņemt adāmadatu ar asākiem galiem, un tad to ir ērtāk izdarīt. Man jau ir pieredze, tāpēc es varu to izdarīt tā. Kā jums patīk kreilisko dūrienu, un šeit mēs to paceļam. Priekšējā cilpa. Kreiliskais valdziņš un atkal. Mēs paceļam šo cilpu un priekšpusi. Tagad es jums lēnām rādu. Un tad jūs to darāt paši līdz galam, beigās mēs tiksimies. Es jums parādīšu, kā pacelt pēdējās cilpas, kreilisko valdziņu un šeit.
stienīti mēs to darām šādi. Paceļam adām priekšpusi un paceļam priekšpusi, mēs adām krēlisko valdziņu un priekšpusi. Krēlisko valdziņu, kas ir uz adām adatas. Un mēs paceļam šo diegu, darām to kontrastā, lai priekšpuse būtu skaidri redzama. Un mēs visi kopā veidojam rūpnīcas cilpu komplektu šādā veidā. Šādi tas jau izskatās skaisti no šīs puses. Šeit tas vēl nav redzams, un kad mēs atlaidīsim, viss būs redzams, tas būs ļoti skaisti, mēs turpinām. To darīt, pārmaiņus mums ir viena priekšējā cilpa. Krēliskais valdziņš, viena priekšējā cilpa. Un tā mēs pārmaiņus to darām līdz mūsu reģionu beigām. Mēs tiekamies šeit beigās, un šeit esmu adījusi, pacēlusi, redziet. Visas cilpas, pēdējā atlikušā krēliskā valdziņa. Tagad mēs paceļam priekšējo cilpu. Tad krēlisko valdziņu un šeit. Redziet, šis diegs jau ir, kas mums ir šādi priekšpusē. Un šī ir mūsu pēdējā priekšpuse, tāpēc tā var būt nedaudz vaļīga. Šādi, tad mēs to skaisti pievelkam šādi. Un šeit mēs pakarinām marķieri, tagad es to arī pakarinu. Un šeit es pakarinu marķieri, un mūsu rūpnīcas komplekts ir pabeigts. Tagad es adīšu vienu rindu ar gumiju. Adīšu krēliski uz priekšu. Tagad es noņemšu vienu no šīs adām adatas. Šādi. Es to pievelku, tad mēs adīsim gumiju ar jums 1:1. Kreilot priekšpuse, kreilot līdz rindas beigām, var šādi izstiept, ir labi. Ja tev ir tādas pašas adām adatas kā man, vai arī paņem šeit makšķerauklu, uzvelc makšķerauklu uz augšu. Un šī būs burvju slēdzenes metode. Lai tev būtu ērti adīt, paņem šo adām adatu skaidu izmērā. Izmēru, kas ir lielāks par izmēru, ko adīt šeit, piemēram, ja šeit ir 5, tad man šeit ir 4,5. Un tad ir ērti adīt vienmērīgas cilpas. Visu adām līdz šīs rindas beigām un no nākamās rindas. Sākam veidot elastīgās lentes figurālā izgriezumā pa vienai. Es adīju priekšējo kreiloto rindu. Tad iezīmēju mūsu centrālo cilpu, dažas. Nepieciešamo cilpu skaits tiks rakstīts Vitorija Džempera aprakstā. Tad turpinām adīt priekšējo kreiloto rindu līdz šim marķieriem. Tikai ar gumiju. Un netālu no šī marķiera sāksim veidot savu līniju V veida kakla izgriezumam. Visu adām līdz marķieriem un satiekamies. Mēs esam adījuši, šeit mums ir centrālā cilpa, mēs adām priekšpusi. Tagad šādi es to ņemu uz otru pusi, lai tas mums netraucē. Un tagad mums ir kreisais valdziņš, galvenā cilpa un kreisais valdziņš. Un mums jāiet rindu zemāk un jāpaceļ cilpa šādi. Mēs to darīsim katrā otrajā rindā. Protams, es jums visu parādīšu priekšpusē. Tad mēs adām šo cilpu kreisais valdziņš. Visas cilpas pirms priekšpuses mēs vienmēr adām kreisais valdziņš. Un šeit mēs veidosim kreiso valdziņu, tad priekšpusi. Lai mūsu raksts sakristu, šeit cilpa vienmēr ir kreisais valdziņš. Tad mēs noņemam cilpu bez adīšanas. Kreisais valdziņš. Redziet, cik man tas ir neērti, es paņemu marķieri, un jūs to atstājat, mēs to noņemam. Kreisais valdziņš šādi, un mēs ejam nedaudz zemāk un adām, mēs
Paceļam cilpu, šādi mēs to pacēlām, tad mēs vienkārši adām pēc raksta, mēs neko nemainām. Priekšpuse, kreisais valdziņš, priekšpuse, kreisais valdziņš un adām šādi. Mēs adām pāplie un tiekamies pie šīs cilpas. Tu šeit pakārt marķieri, tagad es to pakārtu šādi, lai nepazaudētu. Kur ir šī cilpa, un šeit mēs satiekamies, un šeit mēs esam sasnieguši. Šeit ir mūsu cilpa, ko mēs noņēmām pirmajā rindā. Un tagad mums ir kreisais valdziņš, šeit mums ir kreisais valdziņš. Un šeit mēs adām šo ar tevi arī kreiso valdziņu. Tas ir, mēs sekojam rakstam, kreisais valdziņš, priekšpuse, kreisais valdziņš. Un mēs nepievēršam uzmanību, mēs vienmēr adām šo vienu kreiso valdziņu. Tas ir, šādi mēs adām šeit pēc raksta, šeit. Kreisajam valdziņam. Šajā rindā mēs adām cilpu, ko mēs noņēmām ar priekšējo valdziņu otrajā rindā. Šis ir kreisais valdziņš, šis ir kreisais valdziņš, un šis pēc rakstā. Tas arī viss. Tālāk mēs adām gumiju vienu pret vienu. Un nākamajā rindā ar tevi mēs atkārtojam to pašu. Mēs sasniedzam, mēs noņemam šo, mēs pievienojam visu nākamajā rindā. Mēs adām pēc raksta, kā jau teicu, šo priekšpusi. Es adīšu vēl šīs divas rindas kopā ar jums, un tad jūs adāt patstāvīgi. Veidojot mūsu kaklu ar V veida kakla izgriezumu vajadzīgajā garumā. Garums tiks ierakstīts rakstiskajā aprakstā pie Vitorija Džempera raksta. Mēs adām līdz marķieriem un satiekamies, un šeit es atkal esmu sasniegusi mūsu cilpu, mums ir šeit. Priekšējā cilpa, kreisā dāma cilpa, viss pēc rakstā. Un šeit mēs ejam rindu zemāk. Adām, pievienojam savu cilpu. Adām šo cilpu kreisā dāma un noņemam savu cilpu. Nākamo cilpu mēs to atkārtojam, tāpat kā pirmajā rindā kreisā dāma paceļam savu. Cilpu, mēs adām šo cilpu. Apgriežam to uz āru un turpinām adīt. Mēs turpinām adīt mūsu elastīgo joslu pa vienam. Adām ar elastīgo joslu un atkal satiekamies pie šīs cilpas un adām mūsu cilpas. Kamēr adām un atkal es adīju. Un šeit 4. rindā mēs turpinām adīt ar jums tieši pēc sejas raksta. Kreiliskais valdziņš, priekšpuse. Kreiliskais valdziņš. Priekšpuse, kreiliskais valdziņš, un tas arī viss priekšpuse, kreiliskais valdziņš. Tas ir, mēs noadījām pirmo rindu. Noņēmām šo cilpu, pievienojām šeit, noadījām nākamo rindu. 2 kreiliskie valdziņi bija cilpas priekšā, kuru mēs noņēmām, mēs to noadījām priekšpusē, nākamajā. Rindā mēs noņēmām šo, pievienojam sānos, 4. rindā mēs adām visu pēc raksta. Mēs atkārtojam 5. rindu tāpat kā pirmo, un tā mēs turpinām šīs 4 rindas. Mēs noadām un veidojam figurālu. Mūsu kakla izgriezumu vajadzīgajā garumā. Mēs noadījām vajadzīgajā augstumā. Jūs redzat, kāds kakla izgriezums sanāk, un tagad es to noņemšu. Šis ir tas, ko es jums parādīšu, kā izskatās rūpnīcas komplekts. Tas ir skaisti, kā izskatās pats kakla izgriezums. Lūk, kā tas sanāk, ļoti forši. Lūk, kā jūs jau varat redzēt, kā tas ir izveidots. Un 8, kur mums ir vidus, tikai ļoti uzmanīgi skatieties šeit. Lai nepārgrieztu galveno dziju. Tā mēs ļoti uzmanīgi griežam un tad varam to attaisīt. Varam arī tāpat nogriezt papildu diegus. Bet, ja jūs to darāt pirmo reizi, tad labāk to uzmanīgi attaisīt šādi ar adatu vai varbūt kādu citu. Adām adatu, redziet. Kā mūsu kakla izgriezums skaisti iznāk, šādi tas ir ļoti elastīgs.
Nu, es jums parādīšu no šīs puses, atveriet to šādi. Tas ir ļoti skaisti, redziet, šādi šis ir rūpnīcas komplekts. Tas izskatās tik skaisti, un to es gribēju jums parādīt, redziet, mums ir palicis gals, un tas var būt šeit, redziet, tas nav ielikts šādi. Tāpēc mums tas ir vajadzīgs šādi, paņemiet āķi, ieveriet to šajā cilpā. Šajā, un jūs to varat skaisti redzēt, un pavelciet to. Pavelc to šeit, lūk, mums ir, redziet, šis diegs var iznākt šādi. Un šeit mums tas ir ļoti šādi, nu it kā nepārāk skaisti. Tur tas nav īpaši redzams, bet jūs to paņemat un ieverat šādi. Šis ir no labās puses un izvelkat to caur šo cilpu visur. Un jūs redzat, ka tas iederas savā pusē un atkārto cilpu. Tad pavelkat šo diegu uz kreiso pusi, jo jūs varat to iegūt priekšpusē. Pusē šādi salabojiet to, redziet, viss ir kārtībā. Šeit mums bija sākums, nekas nav redzams. Bet šeit mēs ieveram šo pašu diegu katrā cilpā. Un mēs to darām šādi, mēs pat varam visu ievērt gar visu kaklu. Tad mēs to darām paši, ieveram diegu. Un tā tas iznāk skaisti, tas arī viss uz šī radīts mūsu kaklas. Atdot mūsu kaklu ar V-veida kakla izgriezumu. Tad mēs sākam adīt savu džemperi.